Sveiki, mani skatītāji! Šodien turpināsim vākt kopā dzinēju. 23. janvārs, 10 dienas kopš iepriekšējās vākšanas, bet man tur dežūrs, un tad aizbraucām uz laukiem, paskatīties arī, kas tur notiekās. Triller cienīgi notikumi, jo mājas priekšā tika nokosta maza stirniņa, un tāda bišķi lielāka nekā suns. Un tad kamerā skatījās, ka tā varētu būt lapsa. Un vēl ko es gribēju pastāstīt par šķidrumu detaļu mazgāšanai. Tas jau ir netīrs, bet es pasūtīju no Polijas šādu te kaut kādu šķidrumu. Tas ir domāts vannās, lai mazgātu. Lūk, viņš maksāja 11 eiro ar kapeikām 5 litri. Te es divus pasūtīju, un pie reizes es pasūtīju klāt arī atslēdziņu. Allegro, to es visu sūtīju. Un atslēdziņu, kur gan viņi mētājās. Lūk, šāda te atslēdziņa, te veida. Un lūk, te iekšā ir, lai varētu vārstus regulēt, te tādi kantaini caurumi. Un lūk, un ceru, ka būs ērta. Un tagad pie pārējā. Un lūk. Tur vesel saraksts par dzinēju detaļām vākšanu kopā, jā. Tātad man te pats nokritā. Pats dzinējs 350 eiro, virzuli 160 un slīpēšana, tā ir virzuļu slīpēšana. Cilindra slīpēšana virzuļu izmērā sanāk 60 eiro. Tā lai sapasētu. Gultņi, tie ir pārējie dzinēju gultņi. Visi, jā. Un šie te divi ir gultņi, kas nāca uz ātrumu, uz sajūgu ar tādu pimpuku, kur es sūtīju atsevišķi, un skriemelī, kas ir iekšā zobratā zem magnēta, jā. Šis te, uzgriez nokrīt, šīs te gultnis tāds, adatu gultnis. Šāds te. Lūk, jāieslēdz gaismu. Speciāli jums iegādājos lampu, lai nevajadzētu no māsas meitas ņemt galda lampu. Lūk, tagad ir gaišāks, tagad visu var redzēt. Otrais. Lūk, šāds te gultnis, jā, šeit iekšā. Un tās bija tāds ar tādu pimpuku. Lūk, blīves. Te es uzrakstīju visu kopā, blīves, bet tur ir visas blīves, un te bija eļļa sūknis 90 eiro, un mīnus vēl, es neatceros, cik tā ķēde maksāja, mīnus ķēde. Un blīvslēgi visi dzinēja, komplekts viss, jā, tas bija pilnīgi viss komplekts. Lūk, viņš šāds te nāk. Atnāca, jā, te viss blīvs, jā, te ir filtrs, jā, eļas filtrs, un viss kopā. Tad var reicināt. Jā, sanāk 944 eiro. Diezgan iespējīgs cipars. Un tā ir savākšanas cena, bet vēl jau es nopirku vadīklas, jā, galvai. Lūk. Iesim šeit. Un tās es neuzstādīju. Vārstus es vienkārši pieslīpēju. Jā, teiksim. Šeit vadīklis. Vārstus es vienkārši pieslīpēju. Tas palika aiz kadra. To es arī nerādīju. Jo, bļēns, tas viss maksā naudu. Vēl jau, ja tā ņem, jā, kaut kādi 160 eiro, laikam maksāja klānis. Tāks virzulis man bija, un tad rēķiniet vēl plus vārsti, vēl plus vadīklis, jā, vēl viss, atjaunot, jā, uz kaut kādiem 2000. Tā dzinēja, jā, tas ir tam cilvēciņam jau, kurš man rakstīja, kad viņam bija Suzuki Farviņas, jā, ka gribēja atjaunot dzinēju. Tas viss ir nauda. Un lūk, ir tāds jautājums, es ieguldīju, jā, tagad 1000 eiro, tas ir plus vēl eļas, jā, būs, 944 plus eļas, jā, un vispārējais. Un vai, tā, tikai tīri emocijām,
sevis vēlmēm, ja tā patiesībā, nu, tas nahren nav vērts, nu, tad paņemt aiziet uz bodi, ja, un nopirkt kaut kādu jaunu motociklu, jo jaunais, teiksim, DRZ 400, nu, tagad viņš DR 404 kaut kā tur skaitā, viņš maksā 9000. Ja, es savējo pirku tur 1,3, plus ieguldīju vēl 1000, tas sanāca 2 ar kapekām, jāatcerās no iepriekšējiem video, un tagad vēl viņš jau 3 izmaksāja. Un plus vēl es nopirku klāt izpūtēju riepas, ja, un vēl visādi sūdz, ja, nu, 3, ja, nu, un tas maksā 9. Tad ja 1/3 daļu es jau esmu iztērējis. Nu, lūk, un man būtu jauns motocikls. Nu, tā ir, jā. Un tā ir atjaunošana. Un dzinējs, jā, bļēns. Man bija, es mēģināju jaunu nopirkt, bet jaunu nepārdot. Nu, lūk, vēl kas ir, tas ir tas, ka... par pečku. Par to es esmu arī baigi apmierināts, jo viņi tādā šķūnī kā šīs uztur temperatūru. Es viņu mīnus 13 grādi bija laukā, šeit bija mīnus kaut kāds 6 grādi, un man rokas nesalst. Un tagad no mutes arī nekas nenāk laukā, un dvašas nekādu nevar redzēt. Tā kā te ir silts, te ir patīkams. Ja viņi piekurināja šitā šķūni, tad viņi tiešām vērtīgi. Vienīgais tas, ka viņai vajag bišķi garāku kuršanas to tur, jo savādāk malka īsi man tās iekšā tikai. Nu, lūk, tā bija neliela atkāpīta. Tā kā kaut kā tā, jā. Par to galvu rakstīja man, vai nevarēja kaut ko iemērcēt, vēl kaut kas. Tici, man viņi tika mērcēti jau nedēļu, jā, es viņu karsēju, speciāli nopirku to sūdu, un šitādu te, jā. Jā, speciāli, lai viņš varētu vairāk uzkarsēt. Pēc tam es pidžinājos tādu, šitādu vēl kaut kādu struntu, nu, lūk, un nekas nelīdzēja. Bet, nu, es apzaļģēju. Un vēl kas ir tas vadīklis, ja es viņus pasūtīju, es viņus nopirku, viņus kaut kāds 60 eiro maksā, bet es viņus nemainīšu pats, jo tad ir jāved galvu uz remontu. Un vēl es galvu neslīpēju. Nu, lūk, kaut arī gan viņu vajadzētu, jā, bet es viņu neslīpēju, jo nevarēju dabūt špilkas laukā. Nu, lūk, vienkārši uz stikla es gribēju pamēģināt, nu, nevis pamēģināt, bet uz stikla paņem stiklu, jo viņš ir glūts. Uzklāja smilšpapīru un tā, smalku. Smilšpapīru 1000, jā, un tā nobraukt. Vienkārši bišķi pieslīpēt. Nu, lūk. Nu, bet to es neizdarīju. Garāžas apstāju, bet kaut kur vest man negribējās. Nu, lūk, un es arī tās vadīklas vārstiem, es pats viņus nevaru nomainīt. Es mēģināju viņus klapēt laukā, man nekas nesanāca. Nu, lūk, un nu, es dabūju laukā, jā, bet, nu, ļoti barbariskā metodē. Un es nevaru iedomāties, ka es viņus dabūšu atpakaļ, jo preses man nav, nekā nav, man vienkārši nav iespējas to izdarīt. Nu, lūk, un kaut kā tā. Tā kā jā. Jāsavāc šits, kas ir, un tad jāsāk domāt kaut kas tālāk. Nu, lūk. Kaut kā tā. Nu, virzulis. Es nopirku šādu te izmērs, jā, 99,5. Vosner virzulis. Viņš vienā vietā maksāja 180 eiro. Es viņu nopirku, kur es viņu Max Moto, es viņu nopirku, dabūju pa 160. Nu, lūk. Jo viņš ilgi mētājās, viņi gribēja tikt vaļā no viņu un, respektīvi, man nospīdēja. Un es viņu dabūju izmērā. Tas bija man šķiet pirmais izmērs, kas man derēja. Nu, lūk. Tas bija pirmais izmērs, kas man derēja, jo viņi ir 3 izmēri. Pirmais izmērs ir 99, 95, tad bija 97 vai 96 kaut kāds arī. Un nākamais ir 100. 100 izmēru pārdot pat Suzuki centrā, viņš maksā 300 eiro. Bet tur nāk komplekts viss, tur nāk pirksts, virs, nu, gredzena un viss, jā, tur. Nu, lūk, kā šeit. Nu, tad 300 eiro, tad mēs slīpēt to cilindru, honēt. Bļēns, nu tur ir baigais čakars, nu. Šeit 160, man vienkārši nospīdēja, tā viņš maksā 190. Ar visu piegādu tur viss, jā, nu 30 eiro es iekonomēju. Un nohonēja man. Vienkārši nohonēja, jo vecais virzulis, nu viņš cilindrs bija padils, vecais virzulis bija beigts. Un vienkārši es dabūju nākamo izmēru un man nospīdēja un man pietika ar vienu honēšanu. Nu, lūk tā. Bet, nu, tas arī tikai ir tā, ka, nu, nospīdēja.
Un, karoči, es vairāk negribu ņemties. Ne taču negribu vienkārši apnikt. Nu, lūk, labi, turpinām vākt kopā. Sāksim. Nē, bet vēl kaut kas. Un tas šķidrums, ko es jums stāstu, ja? Vienīgais tas, ka man nav mazgāšanas vana. Tā ir mazgāšanas vienkārši ar birstēm. Bet ar rezultātiem esmu apmierināts. Pirmkārt, ziema, viņš nesmird. Tev jāmazgā kā benzīnu, jā, teiksim, vai vēl kaut ko, nu, citu. Viņš viss smirdēs. Šis nesmird. Un detaļas var dabūt tīrs. Bremšu klīneru, nu, cik tu viņu paņemsi, ja man arī 5 litri bunžā, tas bremšu klīners, jā, es ar šitā te viņu piģinos. Vien šitās te sūdzes hidroskanā maksāja kaut kā 30 eiro. Bet, bļēnt, nu, tu viņu nenopirks tik daudz. To bremšu klīneru, jā, tu neizmazgās katru šķirbu, jā, tur tā. Ar šito te var tīri dabūt, nu, lūk. Kaut kā tā. Labi, velkam cimdus un turpinam. Vēl viena atkāpe par karburātoru. Es biju domājis, jā, uzlikt no Hondas karburātoru. Es tagad aizmirsu paskatīties, cik viņi maksā. Možda, ka domāju pasūtīt, pamēģināt, tīri teorētiski, jā. Bet, kāpēc es viņu neuzliku vēl iepriekš? Man viens čalīs, kas ņemās, jā, tur arī ar motocikliem. Nu, lūk, viņš man pastāstīja, ka tu jau vari uzlikt, bet šīs oriģinālais karburātors, lai kā viņš būtu saregulēts, viņš brauks tev, jo viņš, teiksim, augsts laiks, viņš brauks, karsts laiks, viņš brauks rudenī, vasarā, ziemā, jebkurā laikā viņš vienkārši brauks, jā, un tev nevajag līst iekšā, regulēt vēl kaut kas. Tiem motocrossot, kas nāk no Hondas, jā, teiksim, tie motocrossi, jā, kas tie parastie karburātori, viņi ir jāregulē katram gada laikam, teiksim, savu liesāku degvielu, jā, tur netik liesu, jā, un, nu, tas ir atkarīgs no gada laika. Ziemā, teiksim, vienu regulējumu, vasarā citu regulējumu, jo vasarā ir karsts, pats dzinējs karsts un visu, un mans likums mocīties. Bet es padomāšu, moš, ka es viņu, jā, uzstādīšu. Tīri tā, tikai testa režīmam. Vēl kas ir, tas ir tas, ka nu, neesmu es tik liela leģenda, nevajag man tā saukāt. Kas tad būs, ja es pabeigšu, jā, un pielaidīšu to motociklu brēns. Kļūšu par dievu. Nē, nu, tik traki arī nav. Tā kā tā. Nē, vēl pa leģendu neesmu kļūs, jā, jo es tikai vācu kopā to dzinēju.
gribēju jums parādīt pēc pāris dienām savācu. Nu, tik cik lai pielaist, palika bāku pieskrūvēt. Un vēl šāds tāds ar vadiem tik skaidrībā. Nu, lūk, tā vai mēģinām, kā būs. Šito te. O, reka, ir tas brīdis. Bišķi dūmo. Apdegaļa. Bet nedūmo šitā, kā tas bija iepriekš. Bļāviens. Es atcerēju, man vēl izpūtējs ir. Davai pārlikšu izpūtēju. Toč nav. Pagad, tūlīt. Man šķiet, esmu meklējis krūzes, izpūtēju pieskrūvēt. Izrādās komplektā bija šitās te štruns alumīnija. Te uzgals un vesi skrūvu. Bļāviens, viss bija, priekš stiprināja. Reku vēl viens tāds sūds ir. Un otrs skrūva laikam kaut kur kastē mētējas. Labi, to pēc tam atradīsim. Laižam klāt. Oho! Tā, paļāvēt, tur skaņa. Man šitā ir DB Killer. Jāpietur ar roku, lēst laukā. Manuprāt, ar DB Killer arī labi. Nu, dzird, ka brauc. Labi, pagaidām. Kamēr silst, lai bišķi uzsilst. Nu, lūk, lai paskatās. Vot. Tā kā šīs moments ir beidzies, nu, tur vēl jāpamēģina būs izbraukt, bet, nu, tas bišķi vēlāk. Tas nākamajā video. Labi, pagaidām, visu labu!